mani sauc Una. Esmu notievējusi kopā -35 kg. Un šo svaru turu jau aptuveni pusotru gadu. Notievēju -30 kg gada laikā, kļuvu par zelta biedru un tad vēl notievēju vēl -5 kg. Un šāds svars man plus mīnus 2 kg turās arī aptuveni pusotru gadu. Kāpēc es sāku tievēt? Nezinu, bija forši arī tā, kā bija. Bet veselības problēmas dažādas un apkārtējie vienmēr teica, tu tik forši izskaties, to vajag nedarīt, un tas tāds ļoti labs iemesls, lai kaut ko nedarītu. Un iemesli, lai kaut ko nedarīt, tie ir miljoniem, tūkstošiem, un tos vienmēr kaut kur var atrast, vai tie paši sameklē tevi, bet tās iespējas, lai kaut ko darīt, ar tām ir grūtāk. Tad, kad laikam beidzot tu pati sev pasaki, ka jā, ir kaut kas stipri par daudz, tad arī pēkšņi kļūst vieglāk un to arī saprot, un tev pēkšņi gāžās virsū dažādas iespējas, lai kaut ko sāktu darīt. Un tad, kad tu sāc darīt, tad tu redzi rezultātu, un tad ir ļoti viegli un forši, jo programma strādā, programma ir ļoti laba, programma ir pilnīgi atbilstoši Latvijas apstākļiem, ir sāds, tu esi paēdis, nav izsalkums, jo tas bija viens, par ko es baidījos, jo man patika paēst, man garšo paēst, un kad vienmēr man likās ārprāts, es būšu pusbadā, es būšu izsalkus, es nebūšu pēdus, un ko es tagad darīšu, un kas tagad būs, un vismaz vai jāatvadās no gūzums ar ēdieniem, bet tad, kad izpētīju programmu, kad programmā varēst visu, protams, ir lietas, vai to vajag vienmēr jāapdomā, bet nav tāda ēdiena, no kuriem būtu jāatsakās pavisam un uz mūžu. Tāpēc man programma ļoti patīk. Pati šobrīd vādu arī grupu Aizputē un online grupu. Un šis darbs man ļoti patīk un priecājos, ka var palīdzēt arī daudzām citām sievietēm. Un varbūt arī kādam vīrietim, kas neklātienē mūs vēro. Grūti brīži ir tais brīžos, kad tev ir kāds iemesls, lai nedarītu. Tad, kad zūd motivācija, tad viss ir grūti. Tajā brīdī, kad nav motivācija, tad grūts ir pilnīgi viss. Tad tev pēkšņi sāk kāroties dažādas neveselīgas lietas, tad kļūst par apgrūtinājumu svērt, un tad viss ir apnicis, tad nepatīk nekas. Bet tajā brīdī, kad tev ir mērķis ļoti skaidrs, ir jābūt konkrētam mērķim, izmērāmam laikā, telpā, ļoti stingram, nevis es gribu tievēt, bet ja es gribu tievēt, tad cik es gribu tievēt? Es gribu tievēt kopējais mērķis mīnus, teiksim, -15 kg, tad cik ilgā laikā -15 kg pieņemsim, ja šodien skatāmies līdz Ziemassvētkiem. Tad ir mazie mērķi, ar kuru palīdzību mēs nonākam līdz lielam mērķim, un tad ir tā nedēļas laikā es notievēšu -1 kg. Tajā brīdī viss ir kārtībā, jo tu visu, ko izdomā, jo tev ir mērķis uzstādīt, vislabāk šo mērķi pierakstīt kaut kur sev uz blociņu, un tu esi draugs pats sevi negribi pievilt, un tad ir tā, ka tad ir ļoti vienkārši, tad tu ej līdz tam. Grūtāk paliek brīdī, kad mērķis ir sasniegts. Un īsti tu paskaties spogulī, tu sevi redzi, viss ir kārtībā, tu esi laids, tu esi ar sevi apmierināts, un tai brīdī varbūt sākās kaut kādas grūtības, kad, ko tagad? Tu esi tādā, ka tu uzkāp uz svariem, un tu redzi, ir mīnus tik, ir prieks, ir aizrautība, un pēkšņi tev tas nevar vairs būt mīnus, būs par traku un ir jāsāk, lai tas svars būtu daudz maz vienāds. Un tai brīdī, tas ir drīzāk grūtāk, jo tai brīdī liekas, jau es vāru kaut ko vairāk. Priekš kam man vairs tie svari, priekš kam man plānotājs, priekš kam man tas. Un tad tu redzi, ja tu atliec malā plānotā, ja tu vairs neskaties porciju reģistrā, ja tu esi savu blociņu, kurā viss ir ierakstīts, atlikusi malā, tad viss ļoti smuksāk kāpt atpakaļ. Un tad ir atkal tā, tad ir jauni mērķi, un tad sāk, un tad ļoti ātri atgriežos vecajā, un tad tomēr saprot, kad nē.
lieku lēnām vienības klāt, līdz sasniedzu savus vienības, un tad tu redz, ka tad ir jāuzstāda cits mērķis, ka gribu kļūt, lai saglabāt slaidu augumu visu mūžu. Un tad ir arī tam ir jābūt. Mērķim ir vienmēr jābūt. Grūti ir, ja ir bezmērķis. Tad ir, kā man pasaka, aiziet, tur nezinu, kur atnest, to nezinu, ko, tāpēc vienmēr ir jāzina, kur tu ej, ar kādu mērķi. Tad, kad tu sakārto, tad, kad tu sakārto svāru, tu sakārto sevi, jo liekais svars tā ir nekārtība. Vairāk vai mazāk tā ir nekārtība. Tā ir nekārtība vielmaiņā, tā ir kaut kāda nekārtība organismā. Tas ir kaut kas, manuprāt, tas ir zemapziņā visu laiku uzkrāt kaut ko lieko. Tad, kad es krāju lieko svāru, es ļoti daudz pirku liekus produktus. Ar domu, ka nav pa maz kaut kas, ka nepaliek kāds neēdz, ka nepaliek kaut kas kaut kur, un tu kaut ko ļoti krāji. Tāpat tajā brīdī tu krāji ļoti daudz visādus vecus žurnālus, kad kaut kas kādreiz dzīvē noderēs, un rezultātā rodas tie žurnāli, tur sakrājas miljoniem čupām, un neviens taču viņu vairs ārā nevelk un neko nemeklē. Tajā brīdī, kad man sāk sakārtoties viss, tad es tīri no visiem žurnāliem izlasīju ārā visu, ko man vajag salikt pa mapītēm, viss kārtībā. Katrs ēdiens, ko tu liec mutē, tā ir enerģija. Ja tu enerģiju patērē tikpat daudz, cik tu viņu uzņem, viss ir kārtībā, svars stāv uz vietas. Ja tu enerģiju uzņem vairāk nekā tev vajag, rodas liekais svars. Ja tu enerģiju uzņem mazāk, tad ir enerģijas deficīts, un līdz ar to tu tievē. Protams, ka nevar būt šis deficīts ļoti liels, jo tad organisms nonāks stresā un viņš sāks krāt. Bet ja tas viss ir normas robežās, tad ir viss kārtībā. Tieši tāpēc arī tajā brīdī, kad tu esi slaida, skaista, laimīga un ar sevi apmierināta, ja gabals kūkas, kas ir enerģija jau par daudz, viņš vienmēr uzkrāsies, un tas jebkurā gadījumā veidosies par lieko svaru. Lai vai kā gribētos priecāties un ticēt, ka tā nenotiks, dabā ir enerģijas, nezūda viņas likums. Atcerieties to, tas ir ļoti svarīgi.